sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Tu sasniegsi cildināmu rezultātu. Šodienas rakstu vieta. Tad nu mani mīļie brāļi, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāki tā kunga darbā vienmēr, zinādami, ka jūsu darbs tā kunga lietās nav veltīgs. 1. Korintiešiem 15. nodaļa, 58. pants. Šodienas pārdomas. Piekritīsi, ka bez pastāvības, disciplīnas un stipras ticības ir gandrīz neiespējami sasniegt cildināmu rezultātu. Bet vai tas nozīmē, ka vieniem tas būs viegli sasniedzams, bet citiem viņu personīgo īpašību dēļ tas būs neiespējami? Nekādā ziņā. Dievs pat negaida, lai mēs kaut ko sasniegtu tikai savā spēkā. Viņš mums tiem, kas tic Jēzum Kristum, ir devis apsolījumu mājot mūsos un darīt mūs spējīgus būt pastāvīgiem, nešaubīgiem un pilnīgiem viņa spēkā. Draugs, apzinies, ka tevi nespēj apturēt dabiskie ierobežojumi, jo tevī mājo pārdabisks Dievs. Neļauj citu izteicieniem par tevi nozagt uzvaru, ko tev nodrošina Dievs. Nenoraksti sevi. Atsakies raizēties, jo Dievs rūpējas par tevi. Dari labāko, ko spēj, un zini, ka Dievs darīs to, ko tu nespēji. Dievs tev dos žēlastību tik galā ar visiem izaicinājumiem, un tavs darbs viņa lietās nebūs veltīgs. Un ja nepadosies, tu sasniegsi cildināmu rezultātu. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka atklāji man dziļi personīgi šo vissvarīgāko patiesību. Tava gara klātbūtni manī. Patiesi, tava svētā gara spēkā es spēju būt pastāvīgs, nešaubīgs un pilnīgs tavā darbā vienmēr. Paldies, svētais gars, ka māci man pakļauties tavai vadībai, un kopā mēs turpinām uzvarēt. Jēzus vārdā.